mana tā ideja vai doma bija pastāstīt par to mazo puiku, kur jūs tūlīt pat redzēsiet uz ekrāna, kurš neizdarīt nekādu izvēli, tā kā sāk braukt mocīt, bet nezinu, kāpēc vecāki man tādu nopirka. Un tas tā nebija tā, ka man baigi jautāja vai kā, bet viņš vienkārši atnāca. Un nebija arī tā, ka man vecāki būtu miljonāri vai ļoti turīgi, bet tie moči kaut kā bija bijuši. Man bija tā iespēja sākt. Un šo es redzu kā tādu savu tā pirmā daļa, ar ko es iesāku, tas ir tāds mazais vecais Andris, jeb vecā derība, jeb līdz tam laikam, kad es piedzīvoju Jēzu. Un, jo Jēzu es pazīstu, tagad sāksies tikai 10. gads, tā kā no visiem runātājiem esmu visjaunākais, viszaļākais, jā. Un viņš pārtapa par tādu jautru puišeli, smaidīgu, un turpināja tās lietas darīt, un nākot pusauģu vecumam, man tā kā īsti nebija ne ticība, ne pārliecība, ka tā visa moča lieta, kas man it kā tik ļoti ir sirdī, varētu jebkad pārtapt par manu ikdienas darbu. Kā viens teica, tu varbūt mācies par metinātāju, jo tā ir laba profesija, vai arī dari tās lietas, bet kaut kā gadiem ejot, tas visu laiku vilka atpakaļ un esot tajā visā sporta vidē, sportojot. Tagad atskatoties atpakaļ, man vienmēr ir bijusi tā pārliecība un sajūta, ka pat tur tajos sākuma posmos, Dievs vienmēr ir bijis ar manīm, neskatoties uz to, ka varbūt tie apstākļi, tās izdevības nav bijušas pašas lielākās. Šo bildi es ieliku, tāpēc, ka jūs varat, protams, tikai 3 reizes minēt, šis ir sacensībās, ja nemaldos, vai Čehijā, vai Beļģijā, vai Šveicē, kur mēs 2 nedēļas braucām sacensībām ar to vieglo mašīnu. Visiem apkārt bija visu kaut kādi busiņi, bet mēs gulējām kaut kā mašīnā, un tas vispār nelikās nekas īpašs, un tagad atskatoties, liekas, tas bija tik tā kā foršs laiks, bet tajā pašā laikā liekas bāc. Es vienīgais no tās visas komunas tā kā braucu ar to mašīnu, un īsti tādas domas vai cerība par to, ka tas viss varētu novest pie tā, ka tu ikdienas varētu darīt un braukt ar to moci arī nākotnē īsti nebija, bet sirdī kaut kur tā lieta bija. Un tad notika tas brīdis, kad es iepazinu Rebeku, un es piedzīvoju Jēzu, un mana tā doma, jeb galvenā ideja, kas bija par to, ka visticamāk jau tā moču braukšana Dievam toči neinteresē sākotnēji. Tas ir, būs man jauki forši bērni, varbūt kādreiz būs ģimene, strādāšu kaut kur biroja ofisā un tā tālāk, pelnīšu naudu, varbūt kaut kur kādreiz tā kā hobijs un tā. Un, te mēs kāzās apprecējāmies, un tas bija tas brīdis, kad es ar šo te mazo mocīti, tas ir triāla mocīts, bija tā kā, tādā lokālā līmenī sasniedz kaut kādas šķietams rezultātus, un baigi tā kā tālāk nebija, kur iet. Eiropas un pasaules līmenī baigi tādas izaugsmes iespējas bija, bet tas jau prasīja doties projām, un es īsti neredzēju iespējas, bet tas bija brīdis, kurā es sapratu, ka varētu nomainīt šo te uz kaut ko nedaudz citu, uz nedaudz citu veidu. Skatoties no malas, droši vien, ka daudziem tas liekas viens un tas pats. Priekš manīm tas bija tā kā no daislidošanas pievērsties hokejam vai kaut kā tam līdzīgi. Jo es pārkāpu no šī te uz nedaudz lielāku mocīti un sāku nevis lēkāt visu kaut kur, bet braukt uz ātrumu, sacensties ar citiem cilvēkiem. Un ja šeit, braucot ar šo moci, tie visi ieguldījumi man likās tādi saprotami, tad tur sākoties man likās, vai tiešām mums uz to ir jāparakstās. Es kā tagad atceros, mēs sēdējām mūsu pirmajā dzīvoklī, apprecējušies, es biju pārdevis savu mocīti un sapratis, kad ir jādod, kad varētu spērt kaut kādu soli tālāk, un es sapratu, ka man pat puse nav no tās naudiņas, lai man mocīti sanāk, nerunāt tur pekapējiem vai visu kaut ko pārējo. Un ir man tik brīnumaini stāsti, ka Dievs ir lietojis cilvēkus man apkārt, gan kristiešus, gan ļoti daudz nekristiešus, kur ir arī kaut kādā ziņā noticējuši tam stāstam, noticējuši kaut kā tām spīdošajām acīm par to lietu. Un
palīdzējuši, vienkārši praktiski palīdzējuši. Un šis bija mans pirmās sacensības ar to nedaudz lielāko mocītu. Un tās bildes, kuras jūs redzat, tās ir tādi mazie vienkārši atslēgas vārdiņi, lai es varētu pieturēties pie tā stāsta. Bet nebija jau tā, ka viss tas stāsts gāja viscauri zaļi. Visu laiku bija tādas izvēles, kad tu saproti, tu strādā, un tad tu tā kā, varētu darīt kaut ko, bet tu tā kā izvēlēs tērēt naudu tam, lai trenētos. Un tad ir viens moments, kad tu saproti, ka tu strādā, bet īsti pat nav naudas, jo tu esi nomainījis to vidi, tu esi sācis darīt kaut ko jaunu, un tu tur esi samērā zems. Un tu saproti, ka tev pat īsti nav naudas. Un tad ir viens moments, kad tev jābrauc uz treniņu brīvdienās, bet tev nav. Un, kā jūs domājat, kurš man sponsorēja treniņu brīvdienās? Tā bija mana sieva, es atceros. Kad sieva man iedeva naudu, lai es varētu aizbraukt uz treniņu, man tas likās bāc. Kā tas var būt? Un pēc kaut kāda maza brīža var pārlikt nākošo bildi droši. Pa vidu tam visam pēkšņi uzrādījās kaut kāda pasākuma, kaut kādas iespējas, par kurām es nebiju pēc apņēmuši. Šis bija viens no tiem, kur man pajautāja, vai tu varētu auraukt uz pakaļā riteņa apkārt pa ledu, apkārt tā kā ledus laukumā. No sākuma es tā brīvi pateicu, ka jā, un pēc pirmā treniņa es domāju, bāc, kāpēc es pateicu jā, jo īsti to nemaz tik viegli nav izdarīt, tā kā nenolaižot priekšu, apbraukt apkārt tam ledus laukumam. Bet cauri mijās tas sports, un tajā momentā, kad tu gribi sacensties, tev ir jābrauc kaut kur ārā. Un līdz ko sākās braucieni, tas sākās atkal kaut kādas papildus izmaksas, kaut kādi izdevumi. Protams, ka tās iespējas es viņus kā jauns kristietis nemaz īsti, es baidījos kaut kādā ziņā ieraudzīt. Bet Dievs vienmēr iedeva tādu pārliecību un skatu un iespēju, ja var palūkt nākošo bildi, es atceros šo stāstu, kad tas ir mūsu pirmais busiņš, bet tā vieta, kur mēs esam, ir kaut kur Spānijā pie Valencijas. Es atceros, es šo busiņu nopirku pārdodot mūsu ģimenes mašīnu, pat mums kaut kur dzīvi Latgalē. Un tad bija tā doma bija tāda, kad bija jādodās uz 3 sacensībām viena mēneša ietvaros. Restīvi mēnesi es braukšu ar šo te busiņu, kopā jānobrauc kaut kādu bišķiņu zem 10 000 kilometru. Neskatoties uz to, ka to busiņu nevarēja aizslēgt. Es biju pieradusi tēlot pie daudzstāvu mājas. Es ar viņu nonācu tur, kaut kādu brīdi es biju ar kādiem kopā, kādu brīdi es biju viens pats. Atceros, ka es biju viens pats, spilgts notikums bija Barcelonā. Es starp sacensībām braucu, esmu viens pats. Neesmu pat tajā naktī piebūkojis nekādu, kā piebūkojis. Es reāli tā visu braucienu laikā ļoti maz naktis gulēju kaut kur viesnīcā vai kaut kā tam līdzīgi. Un tā nakts bija paredzēta dzīvot mašīnā. Un man tajā vakarā izsit logi mašīnai un bišķiņa apzaga. Kā jau tas Barcelonā pienākās, es pēc tam uzzināju, ka tas ir ļoti tā kā izteikts tur, bet sākumā es to nezināju. Un kur tajā visā stāstā ir Dievs, viņš viscauri bija tas, kurš deva to spēku un tādu drosmi nepadoties un turpināt, neskatoties uz to, ka no malas skatoties, tagad klausoties to stāstu, man liekas, ka, kas tas jums par puiku te kaut ko mēģina pastāstīt par kaut kādiem notikumiem, kas ir tā kā pilnīgs absurds, bet atceroties tajā momentā, ka tu esi tā kā bišķiņa apzakts ar izsist logu un sēdi pa naktī Barcelonā un slavēja Dievu busiņā, saprot, nemaz jau nav tik slikti un vienīgais, kas tev ir nozakts, ir 2 kastes ar apelsīniem un soma ar datoru un svarīgākā lieta, kas bija, tā bija mūsu ģimenes bībele lielā, kur es izmantoju, ko mēs uzdāvinājis kāzām. Viņi toreiz nozagt, par to man īstenībā bija visvairāk skumi. Jo datorā vēl palika kaut kādas bildes. Bet nestoties to, ka ar mašīnā bija viss kaut kas, un tā vērtība mašīnai bija krietni lielāka nekā tā pat mašīna. Un tie braucieni ir tā kā bijuši tik reizēm izaicinoši un reizēm arī nesaprotam. Nākošajā bildē šis ir mans viens labs draugs, kuru jūs ļoti, ļoti daudz droši vien, ka zinat, un viņš man bija situācija, kad atkal jābrauc ar uz sacensībām, un tu saproti, ka
tikko aprecējušies, tur kaut kāda darbiņa strādā, nu nav tie līdzekļi. Bet mēs izdomājām, ka nē, bet man liekas, tā bija tīra Salmana ideja, kad brauksim un aizdīsim kādas kraviņas pa ceļam. Un mēs braucām ārā no Rīgas, un es atceros, man makā bija kaut kādi, es negribu samalot, taču ne vairāk pa 200 eiro. Es domāju, ka kaut kādi 100-150 eiro viņiem līdzīgi, bet kaut kā vedot tās kraviņas beigās, man vēl izdevās uzkāpties sacensībās piedestālu, kur es vēl dabūju kaut kādu naudas balvu, un tās sacensības Spānijā. Un beigās mēs atbraucām no visu tā pasākuma plusā, un atkal es izgāju cauri kaut kādam notikumam, kurš it kā liekas smieklīgs, bet tu varēji sēdēt mājās, bet kaut kā jūs ir veidis cauri un izvedis tam, kad jūs tiekat. Un tad pēc tam ir kaut kāds nākošajā gadā atkal var nākošo bildi, varam ātrāk iziet cauri tām bildītēm. Jā, tev ir atkal kaut kādas sacensības, un viss laikās tik forši, tu sacenties it kā pilnas arēnas priekšā, un viss ir labi, bet tajā pašā laikā es atceros, mēs domājam, kā vispār aizbraukt uz tām sacensībām, un aizbraucām tā, ieļi. Un nākošajā stāstā atkal, šis, man liekas, viens no tādiem mūsu iespaidīgākajiem, jeb kopā pavadītajiem laikiem, kur jau mēs jau bijām nākošajā līmenī. Es atceros, kad jau bija kaut kādi gadi pavadīt, kaut kādu pieredzi biegot, sapratām, ka nevar vairs ar to veco busiņu braukt. Varētu mēs aizbraukt vienā tajā mēneša tūras braucienā ar kemperi. Bet arī tur viss izstāst it kā tik saldi. Mēs bijām gan kalnos, gan būtībā mēnesi mēs nodzīvojām kemperī. Bet atkal tas viss brauciens salikās, man liekas, ka pašā pēdējā mirklī, jo, man liekas, kādas 2 vai 3 dienas iepriekš mums vēl īsti pat nebija ne pusi no tā, kas mums būtu vajadzīgs, lai aizbraukt un tiktu tam visam cauri un var palūkt nākošo bildīt. Un tad beigās jau laikam ejot, šis laikam es arī par šo pasākumu vienreiz šķiet, ka man bija tā iespēja padalīties draudzē. Tas ir viens no smagākajiem, nevis viens no smagākajiem, bet noteikti smagākās sacensības, kurās es piedalījies Rumānijā vairāk dienu garumā, kur dienā tu nenobrauc daudz, dienā tu nobrauc 100-120 kilometrus, bet es atceros, pirmo dienu es braucu vairāk kā 7 stundas, un tās sajūtas pēc tām sacensībām ir visai dramatisks, un tagad ir pagājuši kaut kādi, man liekas, 2 gadi. Kopš es neesmu tur, pagājušu gadu es nebiju, šito gadu es arī nebiju, 2 gadus es tur neesmu bijis, un tagad brīžiem tā aizdomājies, ka varbūt tomēr nebija tik traki, kā liekas, bet patiesībā, tas ir viens no tādām patiešām lielākajiem, smagākajiem sacensībām, kur atkal tam visam ejot cauri, Dievs tik ļoti ir lietojis kāds cilvēks, lietojis draugus, lietojis paziņas, ka tev ir bijusi tā iespēja, un beigās tu no tāda maza puikas, kurš it kā ir aizrāvies ar tiem močiem, un es nezinu, kas ir tajā visā stāstā tik liels unikums, bet tie, kas brauc ar močiem vai ir braukuši, tie zina, ka kaut kas tur reizēm ir tāds, kad ir forši pabraukt, neieslīgstot detaļās. Tad pašreiz es to savu ikdienu spēju varu saistīt ar šo lietu, un tā ir man galvenā un pamat nodarbošanos, un es nereāli pateicīgs Dievam par to, ka es neapstājos vai nenobremzēju kaut kādā tajā brīdī, kad varēju vienkārši salūst un pateikt, ka nē. Un tas bija Dievs, kurš izved cauri tam.